Es skatos, Latvijā šobrīd ir vairāk kā 500 podkāstu. Ja? Ir podkāsti, kas ir bez video, kas tikai audio. Jā. Ir podkāsti, ļoti daudz podkāstu nesasniedz 200 skatījumus par epizodi. Ja? Viņi dalās tādās grupās. Viens ir, teiksim, variants, ka 2 čaļi vai 2 dāmas paņem noliek telefonu, piespraužamos mikrofonus un vienkārši kaut ko runā par neko dīvānā. Nu, tiem parasti ir 90 skatījumi no sērijas Draugi un Radi un kāds netīšām uzklikšņoja. Tad nākamais jau ir kaut kāds, kur ir nolikts telefons un kaut kādi jau tur AliExpress mikrofoni jau tur nedaudz līmenīts augstāks. Tad jau rodās, kad jau gaismas ir. Tad jau rodās jau profesionāls visu. Sāna gaismas. Tad jau, jā, demo vēl tāds sakot, lai visu. Un, teiksim, tā, ja mēs noejam beigās līdz tādiem kvalitatīviem, tur mēs varam kaut kāds 50 ielikt apmēram iekšā. Tur būs visu, pirmkārt, mediju, jo katram medijam, tur vai tas ir katra radio, vēl kaut kas, katram viņiem vēl pa savam podkāstam. Plus vēl ir tad attiecīgi tur biznesa tavs podkāsts, ir tāpat tās ir Valteram Vestmanim, tur Elīnai Dīdriksonai. Un tu vari viņus saskaitīt. Tur, es zinu, ka gadiem ilgi ļoti skatīts podkāsts Laurai Denlerai, cilvēki jauda un tam līdzīgi. Un tā ir kaut kādi tie daži, bet viņi ir tie kaut kādi 50, bet no viņiem saka vēl tādas zemākas kvalitātes ir 100, viņi nenormāli daudz. Un ļoti liela daļa no viņiem ir, kas nesasniedz, teiksim, vairāk par 10 epizodēm.